Šalom! Ļoti svētītais, ļoti dārgais un ļoti mīļotais Dieva bērns. Es vēlos pateikties Devis tētim par kādu dāvanu, ko viņš mums ir devis. Par bērniem. Viņš mums ir devis brīnišķīgs bērns. Bērni ir Dieva dāvana. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana. Un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. 127. psalms, 3. pāns. Es ticu, ka Dievs mums dod bērns, lai palīdzētu mums saprast viņa tēva sirdi. Viņa prieks ir mūsu laime. Tāpat kā mūsu prieks ir, ka mēs redzam, ka mūsu bērni ir svētīti un laimīgi. Nepavēlt visā pasaulē, kas attiecās uz bērniem, ir dārgāks, jo vecākiem priekš saviem bērniem nekā nav žēl. Pateicoties Jēzum Kristum un viņu upurim pie krusta, siena, kas bija starp Dievu un mums, sabruka. Un mums radās iespēja kļūt par Dieva bērniem, pieņemot Jēzu Kristu par savu glābēju un kungu, pieņemot viņu upuri. Jo pie Dieva ir tikai viens ceļš, tas ir Jēzus Kristus. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Jāņa evaņģēlijs 14:6. Mums priekš mūsu bērniem nekā nav žēl. Mēs vienmēr esam gatavi viņus iepriecināt. Mēs esam gatavi atdot savas dzīvības par viņiem. Bet Dieva vārds saka, ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem labas dāvanas dot, vai tad jūs tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz? Mateja 7:11. Šodien Dievs grib, lai tu zini, ka viņš nav tāds tētis, kurš gribētu, lai tu esi slimībā, sakauts, izsalkumā, nabadzībā, kurš negrib piepildīt tavas vajadzības un tevi svētīt. Man ir prieks iepriecināt savus bērnus. Tad, kad es esmu kaut ko viņiem nopircis, es ar nepacietību gaidu, kad varēšu viņiem to iedot. Lai redzētu viņu laimīgās un priecīgās sejiņas. Tad, kad viņi ir slimi, es jūtu viņam līdzi un esmu gatavs izdarīt visu iespējamo, lai viņiem palīdzētu. Tad, kad viņiem sāp, tad arī es jūtu sāpes. Tad, kad viņiem ir skumi, arī man ir skumi. Vai Dieva vārds saka, ja tad nu jūs, ja tad nu mēs, ļauni būdami, protams, saviem bērniem labas dāvanas dot, vai tad jūsu tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz? Es lūdzu šodien, lai tu personīgi piedzīvo, cik ļoti debes tēvs tev mīl. Dieva prieks ir redzēt tevi laimīgu un priecīgu. Manā sirdī ir aizlūgt par tevi un tavu ģimeni, kuriem nevar būt bērni. Un par jums, kuri jau ilgstoši cenšas, bet rezultāts nav. Dievam nekas nav neiespējams. Un Dieva spēks nav ierobežots ne laikā, ne tāpā. Dārgais debes tēti, es pasakos tev par bērniņiem, ko tu mums esi devis. Jo bērni ir tavu dāvana. Un es aizlūdzu par ģimenēm un par tiem, kuriem nevar būt bērniņi. Par tiem, kuri ilgstoši cenšas un rezultāts nav. Jēzus Kristus vārdā, lai Jēzus Kristus dzīvība, kas ir ar pārpilnību, pieskars šī pašā brīdī tur, kur nav šīs dzīvības. Paldies tev, mīļais kungs, par šo brīnumu un par dāvanu, kas nāk no tevis. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tu esi ļoti svētīts, un debes tēvs tev ļoti mīl, un lai Dieva miers ir ar tevi.